Sveiki! Jā, es gribēju parunāt par tādu lietu, kā mūsu attieksme pret bērniem un mūsu gaidas pret bērniem. Izdzēra. Jā, bet kādā kontekstā es to vēlējos minēt? Nav noslēpums, tie cilvēki, kas ir bijuši Dienvidu valstīs, ir jutuši, kad pieaugušo attieksme pret bērniem ir ļoti, ļoti radikāli citādāka nekā mūsu zemē. Nu, vispār arī jāatzīst, arī Skandināvijas valstīs arī ir radikāli citādāk nekā Spānijā, Ēģiptē un citās valstīs. Dienvidos tie cilvēki ir ļoti, ļoti atvērti pret bērniem, burtiski ejot, reti kurai spējot garām nepasmaida vai nenoglauda galvu. Cits pat atļaujās nobučot to bērnu. Un mūsu sabiedrībai tas ir tā kā nepieņemami un tā kā tā dīvaini. Un nav noslēpums, es patiesībā arī diezgan tā, brīvi pret bērniem izturos. Es atļaujos, aizejot spēļu laukumu, arī komunicēt ar citiem bērniem. Un man sieva ir teikusi, ka, atceries, ka visi jau nedomā tā kā tu. Tā ir taisnība, bet, patiesībā, manuprāt, katram savas vērtības ir tādas, kādas viņas ir, un manām vērtībām nav jāmainās tāpēc, ka cits cilvēks domā citādāk. Jo vienmēr kāds domās par kaut ko citādāk, tikai jautājums, vai tu saskarsies ar to, kas domā tāpat kā tu, vai domā citādāk. Bet vienmēr tu atradīsi abas puses. Bet par šo attieksmi pret bērniem Dienvidu zemēs ir ļoti, ļoti jūtama, burtiski tiešām, mīlestība, kad tas bērns ir kā laime. Mūsu sabiedrībā ļoti bieži, diemžēl, ir tā sajūta, ka bērns ir kā apgrūtinājums. Ja tu esi veikalā un bērns kaut ko dara, tad visi skatīsies uz tevi, apmēram, kā tev var būt tik neaudzināts bērns. Vai ja tu lidmašīnā vai vilcienā kaut kur bērns, kā jau bērns loģiski, viņš vairāk runās, vairāk prasīs cik ilgi, tādi normāli jautājumi. Tad mums ir tādi, vairāk nosodoši skatieni un tāda attieksme, kad, ko viņi tur var ņemties, ko viņi tur var pīksēt, bet Dienvidu zemēs tā attieksme ir pilnīgi citādāk. Drīzāk kāds atnāks, iedos konču vai jebko citu. Un jautājums tāds man vienmēr ir bijis, kāpēc tā? Kas ir tas, kas veido šo attieksmi pilnīgi, tādu, nejauku patiesībā ļoti bieži. Un vēl tā nianse, ko es ļoti, ļoti iesaku aizdomāties, kad mēs uzskatām, ka mans bērns ir mans bērns, es aizstāvu savu bērnu, tev ir savs bērns, tu aizstāvi savu bērnu, un man neinteresē, ko dara tavs bērns. Izņemot varbūt tur X situācijā, ja tas būs dzīvības nāves jautājums, tad pieslēgsies. Dienvidu zemēs vairāk tiešām jūt, kad viņi šos bērnus uzskata, ka viņi visi ir kā ģimene, kad tavs bērns ir tāpat kā mans bērns, mēs visi rūpējamies par visiem bērniem, ka tā ir visu mūsu interese. Un tad ir tie brīži, kad tie bērni mums uzvedās tā, ļoti varbūt nejauki un agresīvi un nepieklājīgi pret pārējo sabiedrību, bet patiesībā mums jau nav baigā pamata gaidīt, lai viņi pret sabiedrību izturētos, kā pret tādu vienu veselu kopienu. Jo mūsu attieksme arī ir pilnīgi tāda pati. Jo mums ir tikai mans bērns, es par viņu, lai viņam ir labākais. Un šis, protams, ir ar komandu sporta veidos ļoti jūtams, kur vajadzētu būt tieši pretēji. Individuālos sporta veidos vēl, tā kā saprotamāk, kāpēc, ja? Jo tur tiešām viņš cīnās tā kā pats un tā. Bet, es, protams, ļoti uzsvaru lieku uz to, kad arī individuālos treniņos, tas nekas, ka tu individuāls priekš sevis, bet jūs esat kā komanda, jūs viens otram palīdzat, lai tu kļūtu stiprāks. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi arī, es teiktu tādā dzīvē, svarīgākais jau ir dzīve, tie treniņi un vispārējais tie tādi mazi momentiņi, svētku dienas ir mazi momenti, bet svarīgi jau ir tas, ko mēs darām
nevis svētkos, bet ko mēs darām ikdienā. Tāpēc es ļoti, ļoti aicinātu aizdomāties, kā mēs attiecamies sākotnēji pret citiem bērniem, un tā izveidosies mūsu attieksme arī pret mūsu bērniem, un tā izveidosies attieksme citiem pret mūsu bērniem. Un mēs visi gribam, lai mūsu bērnus mīl, bet atcerieties, lai jūsu bērns kāds mīlētu, varbūt būtu labi, ja jūs mīlētu arī citus bērnus. Un visi bērni ir vienkārši bērni, un no viņiem nav jāsagaida pieauguša cilvēka rīcība, un viņiem ir vienkārši jābūt kā laimes simboliem. Tā kā man kolēģi jau aizkadrā darbojās. Tā kā jā, to es ļoti aicinātu saprast, ka tā ir tiešām laime, kas prasa enerģiju, bet tā ir mūsu visu kopējā laime, nevis tikai tiem, kuriem ir bērni. Arī tiem, kuriem nav bērni, citu bērni ir kopīga laime. Priecīgus svētkus jums!